Sveiki visiem vēlreiz. Paldies, kā atnācāt. Pastāstīsim jums par foršu nereālu virzienu. Tas ir mans kaut kāds, teiksim tā, jauns virziens, kuru es negaidīju, ka viņš ir tāds, ja? Un es centīšos visas savas emocijas un visu informāciju, ko es esmu ieguvusi testdraivā, pastāstīt jums. Ja? Ja gadījumā jūs mani nedzirdēsiet vai jums kaut kas uzkāries un jūs neredzat prezentāciju, lūdzu ziņojiet man, lai es zinu, ja? Ka kaut kas nav tā. Labi, sāksim ar visinteresantāko, ja? Pa cik ir dažādi mīti par to, ka Arābu Emirāti viņi ir dārgi. Jā, bet es centīšos visus tos mītus jums, teiksim tā, pateikt, ka tā nav. Jā, ka tas tiešām tā arī ir, ka tā nav patiesība. Ka Arābu Emirāti, protams, agrāk viņi bija dārgāki. Jā, un mēs, tā kā nebija tik liels piedāvājums. Un tagad mums ir viesnīcas uz dažādiem budžetiem. Tiešām ir tie, kas grib ekonomiski atpūsties, jā, piemēram, atpūsties, un varbūt var izvēlēties citu Emirātu, nevis Dubaju, kas ir visdārgākā, jā. Un kas vēl tālāk, ka lielāka daļa domā, ka uz turieni varbūt nevar braukt ar bērniem, bet tā nav patiesībā, jā. Viss ir otrādāk. Es jums parādīšu daudz viesnīcas ar visu iekļauts, ar ļoti labu kvalitāti, un tiešām viņiem būs, ko tur darīt. Ka ir ļoti karsti. Es teikšu tā godīgi, tagad septembrī bija karsti, bet pat cik mūsu turisti dodās uz turieni no novembra līdz marta beigām, tur būs ļoti komfortabla temperatūra, tur būs no 30, laikam minimālākais, kas tur varētu būt, plus 24 kaut kur ziemos mēnešos, jā. Un ūdens temperatūra, protams, tur ir ļoti forša, plus 25, jā, tas ir rudenī kaut kur aptuveni. Protams, ka ziemā var būt 20, 21, es pieļauju kaut kā tā, bet, un tas vēl ļoti interesants par alkoholu, jā, visi domā, ka Arābu Emirātos ir tik liels problēmas. Visos Emirātos nē, tas ir tikai vienā Emirātā, tas ir Šardžā, jā. Un to es jums tālāk pastāstīšu, kad mēs pietuvināsimies par viesnīcām šajā reģionā. Ja? Un kas vēl tāds ļoti interesants, agrāk bija tādi mīti, un es dzirdēju arī no aģentiem un no turistiem, no savām paziņām, vai tad Arābu Emirātos vajag obligāti vienmēr tā kā ģērbties ļoti tā kā aiztaisītajā drēbēs, jā, neko tā kā, protams, ka vajag cienīt, jā, viņu tradīcijas, un tas ir ļoti svarīgi. Bet, cik es biju tagad Dubajā, jā, un Abu Dabi un visos tajos Emirātos, protams, var droši ģērbties, kā mēs parasti ģērbamies, jā, bet neaizmirst cienīt tradīcijas vietējās. Protams, ka citas sievietes tur staigā, jā, kas tur ir hidžabā vai kā, tas būtu pieklājīgi. Tā, virzamies tālāk. Kas ir ļoti, laikam, ar ko asociējas Arābu Emirāti, tas ir ar šopingu. Es domāju, noteikti, jā. Un es zinu, ka daļa no turistiem droši vien jums jautā, vai, varbūt kaut kādām par noteiktiem shopping moliem, kur braukt, jā, tas ir vislielākais, laikam, molu pieejamība ir Dubajā, protams, un Abu Dabi, jā, bet katrā Emirātā, protams, atradīsies savus molus, uz kuriem droši var doties, un tur tiešām, teiksim, tā salīdzinoši ir outleti, jā, un var dabūt labas cenas. Cik es tagad braucu un pārunāju ar vietējiem, man pateica, ka šogad janvārī plānojas lielas atlaides. Tā, ka droši, ja turistus nezināt, kā pievilināt, var droši rakstīt, varbūt reklāmā, ka jums janvārī būs atlaides, jā, un cik es dzirdu, līdz pat 80% tiešām būs labas cenas. Un arī atgādinu, ka tur ir tax-free zona, jā, ka pēc tam var atgriezt visus nodokļus, jā. Un kas vēl tāds labs, visi tirzniecības centri pārsvarā strādā līdz kādiem 11, 12, un tas ir tā kā plus. Tā, tas vēl tāds labs un ļoti svarīgs, ko mums jāzina, jā, un jums, un mums, un visiem. Vēlreiz pastāstīšu. Mums ir pieņēmoša puse, te ir mūsu partneri Desert Adventure. Viņi tiešām ir ļoti pieredzējuši, viņi jau vairāk pa 28 gadiem strādā, ja viņi tiešām ir laba reputācija, varbūt esat dzirdējuši jau kāds par viņiem, varbūt strādājāt, jā. Un kas vēl tāds būtisks, turistiem būs viegli viņus atrast lidostā, pa cik viņiem ir tādi paši
Oranžā krāsā viņiem ir terpi, kura viņi sagaida, ja, un tur būs uzrakstīts vai nu Desert Adventures, vai un join up kopā parasti ar viņiem, ja. Un kad viņi iziet visas pārbaudes, tad viņi droši atradīs pārstāvjus oranžajās tekrēklos un točne nepaies garām, tā kā šeit var neuztraukties. Ko vēl gribu piebilst par to, ka latviski runājoši gīdi uz vietas nebūs. Jā, mums būs krieviski un angļu runājošie gīdi, kas ir vietējie. Jā, viņi tiešām ļoti cenšas un es domāju, ka viņi palīdzēs par visiem jautājumiem mūsu turistiem. Tā, par programmu. Šogad mēs lidojam ar Air Baltiku. Tā ir bloka vietas, jā, visas ir bloka vietas. Mēs no Rīgas lidojam 2 reizes nedēļā, ja gadījumā kādiem ir interesi, mēs lidojam arī no Viļņas 1 reizi nedēļā. Jā, laiki ir norādīti, aptuveni viņi ceļā būs līdz 7 stundām, jā, ir lidojums atpakaļ ceļā, varbūt drusciņ ilgāk, viņš tur laiku aizņem, jā, ar to jārēķinās. Un viss kā parasti, kā bija ar Grieķiju, šogad jums avio biļetē parādīsies PNR numurs, kur jūs varēsiet, jā, tā kā, ja turistiem gribēsies kaut kādus papildu pakalpojumus iegādāties, tad droši viņi varēs izmantot, jā. Un reģistrācija viss ir lidostā, pat cik tas ir grupas rezervācijas, jā. Viņi gan turp, gan atpakaļ reģistrēs lidostā, nodod bagāžu, viss kā parasti. Tā, es jums sagatavoju tādu speciālu informāciju par to, kas jums būtu ļoti tāds, svarīgs, varbūt tiešām, ko mums obligāti visiem jāzina, ja? Protams, te ir vīza. Vēlreiz atgādināšu, ka Latvijas pilsoņi un arī Krievijas pilsoņi, ja tas mums laikam varbūt ir aktuāli, un Ukrainas pilsoņi, viņi līdz 90 dienām var atrasties Arābu Emirātos bez vīzas. Viņi atlido, ja, un viņi iziet kontroli, un viss ir kārtībā. Ar Latvijas nepilsoņiem, es domāju, ka lielāka daļa droši vien zina, Latvijas nepilsoņiem vīzu jākārto mūsu vēstniecībā, kas atrodas Elizabetes ielā pašā sākumā. Viņi pierakstās tur, iet uz interviju, apmaksā naudiņu par vīzu, jā, sagatavo nepieciešamus dokumentus. Šo visu informāciju var atrast tā kā vēstniecības mājaslapā. Ja kādam ir vajadzīga informācija, droši rakstiet, pastāstīšu, kur dabūt un ko tieši vajag. Tā, vēl ir ļoti, es domāju, tāds svarīgs jautājums par to, kā tur komunicēt uz vietas, jā. Varbūt agrāk mums bija populāras parastās simkartes, bet tagad es jums varu izstāstīt, ka ir ļoti populāras e-simkartes, jā, jo mums visi diezgan ir jauni telefoni. Jā, un droši var izmantot, es rekur ierakstīju 2 aplikācijas, tas ir Yesim un Air Allo. Protams, es jums ieteiktu, un jūs turistiem varat ieteikt iegādāties paketes pirms izlidošanas, jo es, piemēram, sastopos ar problēmu, kad atbraucu uz turieni, man uzreiz sāk strādāt roamings, un, protams, man noņēma naudu. un tur tas nav lēti, jā. Jā, tā kā droši var brīdināt. Pastāstīšu jums par rozetēm. Protams, jaunās viesnīcas, tur nav tāda problēma. Viņiem ir visur USB arī daudz numuros uztaisīts, jā, USB tas līgzdiņas, tas ir ļoti ērti, bet ne visas viesnīcas ir uzceltas nesen, jā, ir kaut kādas tur 90. 2000. gados, jā, ir uzceltas, un tur ir tas angļu rozetes ar 3, jā, pluginiem. Un tā kā es tomēr ieteiktu brīdināt turistus, ka var paņemt adapteri līdzi, jā, tas tā kā nebūs pa lieku. Kas vēl tāds ļoti atšķirība laikam no visiem virzieniem uz doto brīdi, ko mēs piedāvājam, Arābu Emirātu ir visattīstītākie, jā, un tur tiešām visur mazos veikaliņos, taksī, metro, visur tu vari maksāt ar karti. Un tas tiešām ir ļoti ērti un atvieglo dzīvi. Protams, ka var mainīt naudu, ja viņi vēlās starpības lidostā vai kaut kur citā vietā. Es neredzu, gandrīz starpības nav. Uz doto brīdi 1 eiro ir aptuveni 4 dirhami. Jā, ja klienti jautā, droši var dot šo informāciju. Kas ir ļoti ērts tur izmantošanai, ir Uber aplikācija taksī, jā, tur tiešām ir lētas cenas un viņi ātri atbrauc un visi ļoti atrodams, viņi ir ļoti laipni un vispār Arābu Emirātī atrodās pirmajā vietā pēc drošības, tā kā tur var droši tiešām justies, tā kā un
ceļot, jā. Kas vēl tāds interesants? Tie, kas grib izbaudīt varbūt kaut kā vairāk vietējo, teiksim tā, vaibu, var arī droši izmantot metro. Kāpēc ne? Un es personīgi esmu braukusi. Man tas maksāja 2 eiro vienā virzienā. Es biju tajā Dubai molā, jā, un braucam līdz mūsu viesnīcai. Tas man izmaksāja 2 eiro, un tas bija tiešām ļoti interesanti. Tur viss ir ļoti viegli atrodams. Tur visur palīdz runā angļu valodā, un vispār metro ir ļoti tīrs. Jā. Kas vēl tāds... Vēlreiz par tradīcijām atgādināšos, protams, ka ļoti svarīgi teikt turistiem, protams, ka tā ir Arābu valsts. Un tomēr būtu labi, lai turisti cienītu. Jā, un es, piemēram, kad biju, es tomēr centījos valkāt tur bikses, jā, un garās vai kaut kāds garus vārkus, nu, teiksim tā. Jā, un it īpaši, ja viņi dodas kaut kādas specifiskas ekskursijas, tas tiešām, nu, par to jāatcerās. Depozīta viesnīcas, tas arī viens no svarīgākajiem punktiem, jo jūs bieži jautājiet, depozītu viesnīcu saraksts ir pieejams B2B sistēmā. Jā, jūs varat ienākt un lejuplādēt, viņš ir Excel failā atrodās. Tur ir viesnīcas, kur ir rakstīts, piemēram, not obligate. Nav obligāti, un tas nozīmē, ka var atteikties, kad viņi reģistrējas viesnīcā. Jā? Un tālāk pa ceļam mēs runāsim par viesnīcām, varbūt tiešām es jums pateikšu, kur noteikti es zinu, ka tur bez problēmām jūs to varēsiet izdarīt, jā. Bet visur, kur ir depozīti un kur tas pārsvarā ir kaut kāds dārgāks viesnīcas, jā, parasti, bet turistus jābrīdina. Un ka uz kartes bloķē naudu, un kad viņi pat atbloķē, tas varbūt, nu, tas aizņem laiku, kamēr viņi atgriezīsies, jā, un turistiem jābūt pacietīgiem, bet es domāju, tie, kas ņem dārgas viesnīcas, droši vien, nu, tā kā reiķinās ar šo. Un par gultām bērniem, tas ir jums nākotnē, un tie, kas vēl nezin, mums sistēmā speciāli ir definēts, ka, ja ir norādīts extra bed, tas nozīmē, ka būs gulta. Jā, extra bed, tas nozīmē, ka bērns gulēs atsevišķā gultā. Tas arī pat par pieaugušiem, piemēram, 4 skatieties, jā. Ja ir extra bed, viss ir kārtībā, viņiem katram ir sava gulta, vai ir norādīts quadruple, jā. Nu, tas nozīmē, ka jau, piemēram, tur ir 4. Bet, ja ir uzrakstīts sharing, tas nozīmē, ka viņi guļ ar vecākiem. Jā, esiet ļoti uzmanīgi, mums gandrīz uz visām viesnīcām tas ir definēts. Jā. Ja gadījumā ir specifiski kaut kāda situācija, droši rakstiet, visu izrunāsim, paskatīsim, palīdzēšu. Ejam tālāk. Ļoti, ļoti svarīgi teikt turistiem, ka viņi uz vietas maksā nodokli. Jā, turisma nodoklis, viņš ir kur atkarībā no viesnīcas. Es aptuveni jums uzrakstīju, cik tas ir eiro, lai turisti orientēs. Un tas ir par nakti par numuru, jā, par to ir jāatcerās. Izņēmums ir tikai Abu Dabi un Fudžeira uz doto brīdi. Visos pārējos Emirātos nodokli jāmaksā. Pārsvarā es pamanīju, viņi prasa atmaksāt pirms, nu, kad tu čekojies iekšā, nevis, bet, nu, kad ir checkout, bet pirms čekīnā. Jā. Tas ir... Teiksim tā, vienas no populārākām ekskursijām uz doto brīdi tas man subjektīvais viedoklis, jā, manuprāt, kas ir ļoti populārs, bet es uzskatu, ka varbūt tiešām visiem to jāizbauda, un viņas tiešām ir viens no populārākām. The View de Palm, tā ir The View de Palm, rekurtā pirmā, tas atrodas Palm Jumeirā, tirzniecības centrs Nahil Mall, un tur atrodas apskates tāda terasa liela, un uz turieni var pacelties augšā, tas maksā aptuveni $45, pat ja nepirkt, piemēram, pie Desert Adventure pārstāvjiem, ja, to var iegādāties vienkārši pašiem atnākt, ja, viņi, piemēram, dzīvo Palm Jumeirā. Ļoti forša, ar bērniem var iet, var divatā iet, un ļoti pavarās nereāls skats uz Palm Jumeira uz visu, un principā arī Dubaju gandrīz visu var redzēt, jā. Un tur arī maz tāda interaktīvu šovu notiek, tur stāsta, kā izveidojas Palm Jumeirā, kura gada viņa tika izveidota, kā viņa attīstījās un kas un kā. Jā, Souk Madina, tas ir tirgus arābu valodā, jā, un tas tieši, kas bildē ir, jā, ko mēs redzam, tas ir Souk Madināt, viņiem tieši šīs atrodas pašā Dubajā, netālu no šīs viesnīca Burj Al Arab.
La Perla šovs, tas ir akrobātu un ūdens šovs, ļoti foršs un interesants. Es domāju, ka arī ar bērniem būs interesanti. Aptuveni izmaksā no $60 vienai personai. Ja? Tur atkarība no biļetes, kur viņa atrodas zālē. Nu, protams, ja tu biji Arābu valstī, tev obligāti jādodas uz safari. Tas ir bez jautājumiem, bez šaubām. Jā, piemēram, man tas bija viena no mīļākajām ekskursijām, jo mēs braucam ar džipiem. Mums bija arī parasti tas brauc uz saulrietu laiku, jā, lai tiešām uzņemtu foršas feinas bildes, un pēc tam turistiem ir vakarītes parasti. Tā ir standarta pakete, un to var iegādāties pie gīda. Tas aptuveni izmaksā no $45, jā, par personu. Un Šeiks Zaida mošeja, viņa laikam ir viena no populārākajām, tas ir must have, bet vienīgais viņa atrodas nevis Dubajā, bet Abudabī. Ja? Tie, kas atrodas Abudabī, protams, forši var doties uz turieni, viņam tālu nav jābrauc, bet līdz Abudabī nav īstenībā tik tālu no Dubajas. Ja? Droši var paņemt šo ekskursiju. Tā. Protams, kur ir bez Burj Khalifas? Nekā. Ja tu esi Dubajā, ja tu nebija pie Burj Khalifas, tu nebija Arābu Emirātos, ja, obligāti. Tur ir arī būs fontānu šovs, sanāk, ka Burj Khalifa kur atrodas šeit, ja, un tieši pie viņiem var atbraukt uz Dubai molu, jā, un, teiksim, tā apvienot vienu ekskursiju tā kā 2 pa 3, tāpēc, ka var apskatīties foršu Burj Khalifu, Dubai to fontānu, jā, strūklaku, strūklaku, un to šovu viņa ar mūzikas pavadībā, un tas notiek katru pusstundu noteiktajās laikā, jā, un droši var doties, apskatīt, un, protams, arī Dubai molā, kur viņš šeit uz bildes, viņu var redzēt, viņš ir uzreiz tuvumā, tur ir akvārijas, var apskatīt akvāriju un to ļoti populāro ar tiem kritošiem vīriešiem, jā, uz leju to arī, laikam tas vairāk waterfalls būs, jā, jūs mani sapratāt. Tā, kas vēl tāds interesants, Dubai Frame, viņš atrodas tādā rajonā, kā saucas Deira. Un turisti, kas dzīvo šajā rajonā, viņam tiešām tas būs tuvu, un ja, piemēram, viņi negrib doties uz Burj Khalifu, jā, bet man šķiet, ka tā ir alternatīva. Tiešām no Deiras, šeit no Dubai Frame, jā, šeit no augšas pavērās arī nereāls skats uz Dubaju, un turisti var apskatīties, un tas arī aptuveni maksā $45 kaut kur pie tā, jā, teiksim, tā šī ekskursija, apmeklē, šī vieta nav tik dārga, un droši var atļauties un apskatīties, un arī pavērās ļoti smūgs skats, un šis rāmis ir simbols vecai Dubajai un jaunai Dubajai, jā, var apskatīties un apmeklēt. Dubai Marina, tas ir viens no populārākajiem rajoniem, jā, viņš atrodas, teiksim tā, Dubajas sirdī, viņu vēl saucās kā Dubajas Venēcija, tāpēc, ka tur ir uzcelti tādi kanāli, tur arī var pastaigāties, ja turisti dzīvo šajā rajonā, viņi, teiksim tā, uzreiz viena no ekskursijām ir blakām, jā, droši var izmantot. Desert safari, es jau pateicu, obligāti. Vienkārši must have, visiem jādodas, rekomendēt, ka tas uz šo ekskursijas droši var, vienīgais ar maziem bērniem es nerekomendētu, varbūt ar kādiem lielākiem, tur no 6, 7, jā, un tā kā var doties, bet ar mazākiem noteikti ne. Par mošiem es parunāju, viņi tiešām ir tik smuka un pavērās tā, teiksim tā, un arī ekskursiju var paņemt, jā, un teiksim tā, pieskarties tai nereālai greznībai, jā, un uzzināt, kā viņa bija uzcelta, ka visi šī mošē un pat šīs puķis, kas ir uz grīdas un te uz stabiem, viņi ir uztaisīts no dārgakmeņiem, jā, un cik viņa nereāli izmaksāja vispār Abudabi Emirātām, jā, bet tas ir tā kā viņu simbols, un tagad visa pasaulē atpazīst Abudabi pēc šīs Šeika Zaida mošējas. Es vēl no savas puses speciāli jums sagatavoju, varat uztaisīt bildi tagad, bet es domāju, ka mēs centīsimies, varbūt, ja kādam vajadzēs, droši rakstieties, jums nosūtīšu, tā kā man ir screenshots, šī informācija. Šī informācija personīgi no manis ir tāda mājaslapa visitdubai.com,
un tur var atrast info par visām šīm ekskursijām. Es speciāli šeit apkopoju, lai turisti saprot, kā es vēlreiz teicu, ka tas ir mīts, ka Arābu Emirāti ir ļoti dārgi. Es uzskatu, ka tur var doties uz jebkuru budžeta turisti, atkarībā no tā, ko jūs gribat darīt. Ja viņi ir aktīvi un viņi grib, piemēram, paņemt viesnīcu lētāku un aktīvi kaut ko skatīt, droši, piemēram, Dubajā ir vietas, kur var doties bezmaksas uz tiem pašiem strūklakām, ir lazeršovu, ir Dubai akvāriumi, kas atrodas Dubai molā, viņu var apskatīties bezmaksas, vienīgais tur citu daļu var par maksu. Ir ļoti biblioteka Muhamed Bil Rashid, un pa visām šīm vietām šeit visitdubai.com var atrast informāciju. Jūs tiešām varat viņiem rekomendēt un viņi var apskatīties. Kā es jau teicu, Dubai Frame, arī ar mazo prāmīti var izbraukāt, un Butterfly Garden, tur, kur un bērniem būs interesanti, un delfinārijas ir, un arī safari parks, un Dubajas muzejs, un populārākais nākotnes muzejs, arī, teiksim tā, var iekļauties kaut kādās tādās budžeta ekskursijas, ja tiešām budžets neatļauj doties kaut kādā ārgā viesnīcā, tad es uzskatu, ka uz jebkuru kabatu atradīsies, ko darīt Arābu Emirātos. Tā, Arābu Emirātos ir 7 emirāti – Abu Dabi, Dubaja, Šardža, Adžman, Ras Al Khaimah, Ras Al Khaimah un Fudžēra. Tālāk mēs parunāsim drusciņ citīdi, tā kā vairāk ne par visām, Mēs parunāsim par Abu Dabi, Dubaju, Šardžu, Ras Al Khaimah un Fudžēru, jo viņi visi ir, tā kā vispopulārākie ir arī starp mūsu turistiem, tie, kas jau pārdod jau sen Arābu Emirātus, un arī, teiksim tā, cenu diapazonā un atrašanas vietā un pēc tā, ko var atrast Emirātos. Sāksim ar populārāko, un laikam, es domāju, ka visi pasaulē kaut reiz mūžā ir dzirdējuši par Dubaju, ka es domāju, ka neatradīsies tādi cilvēki, Kas par tāds ir ļoti būtisks, tas ir vislielākais emirāts, es domāju, pēc cilvēku skaita. Pilsētā nekad neguļ, tur vienmēr ir sastrēgumi, manuprāt, man tā likās, tur ir ļoti, mums varbūt tā kā no Latvijas, mums nav tik daudz lielu tā kā ēkas, un tu, kad atbrauc tev tāds, teiksim tā, tu centies pierast pie tā, ka te apkārt ir nereāli liels ēkas. Vienkārši viņas ir milzīgas, tur ir ēkas ar 100 stāviem, ar 50 un vairāk, un tu tāds kaut kādā citā pasaulē. Bet tā atmosfēra, viņa tiešām tāda interesanta un izbaudīt viņu. Dubajā, ja cilvēki grib tādu atpūtu, droši var ņemt pašā Dubajā viesnīcu. Ja tomēr kaut ko mierīgāku, ir dārgākas viesnīcas Paladžu Meirā, var arī tur baudīt, tālāk parunāsim. Ir Dubajā, kas vēl tāds svarīgs, viņi tiešām nekad neguļ, tur var pat paēst līdz kādiem 3 naktī, un ļoti forša vieta tiešām prasīgākiem klientiem, jo Dubajā atrodas 106 Michelin gaidā iekļautie restorāni, tas laikam arī var droši pieminēt, un forša naktdzīve, ir daudz klubī, un viena no populārākiem Riksosiem premium atrodas ļoti foršs naktsklubs, kur, piemēram, sievietēm līdz noteiktam laikam ir ieeja bezmaksas, un turisti droši var doties. Un, protams, es jums pastāstīšu par Dubajas šokolādi. Kur bez viņu? Ir tāds, principā, viņu var atrast visur. Vienīgais par to ļoti populārā fiks, par to, ka visi tur runā, viņu ir ļoti grūti atrast, man tā bija, bet viņu var atrast tirsniecības centros, speciālos veikalos, un tā nav problēma. Protams, ka turistiem var stāstīt, ka tur var drusciņ nopirkt lētāk nekā pie mums pārdot. Bet tiešām viņš ir garšīgs, viņu ir vērts atvest kā dāvanu, es uzskatu. Tā, sāksim par viesnīcām. Loft Paladžu Meirā. Kas vēl tāds svarīgs par viņu? Pirmkārt, 45 km no lidostas, es uzskatu, ka tas ir ļoti diezgan tuvu, bet es jums tālāk, es atvainojos, vēlreiz atgriezīsimies. Par Dubaju jums jāsaprot, ka visas viesnīcas, kas ir Dubajā, viņas, piemēram, ir tuvu, bet tas var aizņemt, piemēram, līdz kādai stundai transfers, ja pat viņi ir ļoti tuvu,
tāpēc, ka mūsu lidmašīna atlido ļoti agri no rīta, un viņiem sākās skolas laiks, brauc autobusi, un no lidostas tiešām ir liels trafiks. Ar to jārēķinās brīdiņā turistus, ka tas aizņem laiku. Ja? Un šī viesnīca, viņa ir tāda, tāda budžeta, es uzskatu, bet viņa ir ļoti laba cena. Un viņai ir tādi loft stila numuri, jā, un ar saviem balkoniem. Protams, šai viesnīcai visiem numuriem ir balkoni. Mēs tālāk runāsim, jo ir viesnīcas, kur nav balkoni. Viņiem ir sava pludmale un tāda. Viņi piedāvā ūdens sporta aktivitātes pašā pludmalē, jā. Viņa ir uzcelta, jā, 15. gadā, bet, teiksim tā, ļoti labā vizuālā izskatā un droši var rekomendēt, es domāju, vairāk pāriem, un tāpēc, ka bērniem tur daudz nebūs, tur nav minikluba, jā, un tur ir, piemēram, DJ seti, jā, tur spēlē, un viņiem ir kaut kādi tādi pasākumi vairāk priekš pieaugušiem tādā ziņā, jā. Arī, teiksim tā, labas 4 zvaigznes Palm Jumeirā, ja viņi grib paņemt, piemēram, pēc labas cenas, bet atrasties Palmā, droši. Dodamies tālāk. Es domāju, ka visi lielāka daļa ir dzirdējis par šo populārāko viesnīcu, Atlantis de Palm, kur atrodas, viņa iekšā atrodas viens no lielākajiem akvaparkiem un Arābu Emirātos, jā, un tie, kas dzīvo viesnīcā, viņi var vienreiz dienā bezmaksas viņu apmeklēt. Un arī pašā iekšā viesnīcā ir akvārijas. Viņš ir ļoti nereāli smuks un skaists. Un viņu arī var apmeklēt personas no ielas. Droši, tas maksā $20. Un arī akvaparku var apmeklēt, ja tu pat nedzīvo tur. Cenas sākās, vienīgais, tāds nav lēts pasākums, cenas sākās no $85–90, jā, vienai personai. Bērniem ir tur drusciņi lētāk, jā, bet šī viesnīca ir tādā, teiksim, jūras stilā uztaisīta pati iekšā, ja jūs redzat pēc numura bildes, viņam tāds dominē tāds baltas, gaišas un zilas krāsas, un tur tiešām, neskatoties uz to, ka viņi uzcelta ir diezgan sen, viņi bija tāda lielāka renovācija, jā, 19. gadā, un ar bērniem droši uz turieni var doties, jā, viņiem arī vēl halbords, es atvainojos, šeit mums nav norādīts, jā, un viesnīca ir piedāvājumā tik daudz restorāni, veseli 35, un, teiksim tā, tie, kas ir prasīgi klienti un ir ar bērniem, un viņi grib baudīt ļoti labu atpūtas kvalitāti, viņam droši jādodas uz Atlantis de Palm, jo viņi atrodas pašā Palmas tā kā sirdī, teiksim tā. Jā, un tur pavērās no šīm numuriem ar šo skatu, kas būs, jā, viņam pavērās nereāls skats uz Dubais pilsētu. Tur vienkārši ar vārdiem nevar pateikt, tur tikai vajag skatīties, jā, un tiešām braukt uz turieni. Ir ļoti plata, viena no vislielākajām pludmalēm, 2 kilometri. Jā, un viņiem arī ir bāri pludmalē, teiksim tā, pietuvināti, jā, pie ļoti lieliem standartiem. Es uzskatu, ka šī viesnīca, laikam, ir mans favorīts, teiksim tā, jā, no dārgākā segmenta droši var doties, jā. Protams, kā Atlantis ir uzcēlis vēl vienu viesnīcu, kas tur blakām tieši atrodas netālu, bet tur pārsvarā ir apartamentu veidu numuri, ja? Šeit būs tādi numuri un arī ir family numuri, kur var atpūsties, un ļoti liels miniklubs, kas arī ļoti, ļoti svarīgi, un viens no lielākajiem miniklubiem, kas ir Arābu Emirātos, ja? Dodamies tālāk, vēl viena viesnīca Palmā, ļoti, ļoti atbilst Marriott standartiem, kas vēl ļoti, ļoti tāds labs, par ko jāzina. Atrodas netālu no Hill Mola, tas nozīmē no Palmas vidus, jā, tas nozīmē, ka viņa, tā kā lokācija viņa ir Palmas viducīti, jā, drusciņ tur uz Dubais pusi, un viņa ir jūras krastā, kas ir plusi, ir sava privāta pludmala, ir diezgan forša garš baseins tāds, jā, kur var baudīt un peldēties, jā.
Kas vēl tāds labs? Viņa ir svaiga, 22. gada. Viņiem ir ēdināšana halfboards, bet es uzskatu, ka, ja tu atrodies netālu no Dubajas, pašās, un tu nebrauc ar bērniem, es domāju, ka tas ir tā kā viens no labākajiem variantiem. Kas vēl tāds ļoti interesants, kas viņu atšķir no pārējiem, viesnīca ir ļoti forši restorāni, tā kā vidusjūras tā kā virtuve, Āzijas un arī arābu virtuve, un viņi paši, viņiem ir savi zaļumi, kurus viņas, izmanto ēdienu gatavošanai, ļoti interesanti un ļoti tādi klasiskā, tāda eleganta dizaina stila numuri, un visi numuri ir ar foršu skatu uz jūru, tāpēc, ka redziet, pārsvarā visi numuri tā kā skatās uz šo pusi, un tas tā kā tiešām ir kā plus. Un ļoti forši, ka blakām arī ir supermarketi un varēs iziet tā kā pastaigāties. Šī ir jauna viesnīca, viņa ir atvērta šogad, Park Regis by Princess Dubai Islands, tas ir mākslīgi uztaisītas salas, Dubai Islands, un viņi atrodas tieši tur. Vienīgais, ar ko jārēķinās, no turienes būs ar taksi jābrauc līdz pilsētai, Šajā viesnīcā, teiksim tā, apkārt, redzēt pēc bildes, man liekas, šeit var redzēt, tāpēc, ka pilsēta ir drusciņu patālu, un ja kāds grib, teiksim, mierīgu atpūtu, lai tuvumā nav pilsētas, var droši varbūt paņemt šo viesnīcu un rekomendēt, kas ir ļoti, ļoti būtisks. Viņiem ir savu pludmali, tas ir viens, viņa nav liela, 173 metri, bet ir, un standarta numuros nav balkoni. Par to jābrīdina turisti, Deluxe numuri viņi ir lielāki, un, piemēram, standarta sanāk, ka nav balkons, Superior ir balkons, bet Deluxe numuri ir drusciņ lielāki par Superior. Tā kā, ar šo jārēķinās. Netālu ir Deira pilsēta, Deira rajons, Dubaju rajons Deira. Uz turieni viņiem ir shuttle bus, kas brauc, transfers ir. Viņa ir tāda, teiksim tā, klasiskajā stilā ir uzcelta, tur viss ir nepieciešams, tur ir viens baseins un ļoti, ļoti tāda kompakta teritorija. Tas, es domāju, tādiem ļoti neprasīgiem klientiem, kas, viņam tiešām vajag varbūt par labu cenu, bet ir lai ir Dubajā. Šo droši var izmantot, tāpēc, ka lokācija ir laba. Līdz Deirai nav tālu, un Deirā ir ļoti daudz vesturiskas vietas, rajoniņi, kur var pastaigāties apkārt, un viņi ir tādi vairāk pastāvīgi. Es domāju, ka droši var piedāvāt. Tā, Riu Dubai. Tā jebkura Riu viesnīca, viņi piedāvā super, puper, nereālu visu iekļaus. 24 stundas gandrīz, gandrīz kā Turcija. Teiksim tā ir Turcijas, ļoti pielīdzināta Turcijai viesnīca Dubajā. Šo var rekomendēt ar bērniem. Viņiem ir miniklubs, viņi piedāvā snekus, starp kaut kādas uzkodas starp ēdienu reizēm, un viņi arī atrodas tajā netālu no Dubai Island. Deira Islands atrodas arī mākslīgi uzceltas, un viņiem netālu var droši sasniegt tur Dubai molu, Burj Khalifu, tiešām atrašanās vieta ir forša, ir viss iekļauts. Un kas jārēķinās, kā ar bērniem būs forši un būs laba animācija. Tā kā, teiksim, viss, kas ir ideāli priekš bērniem, nav tālu lidosta, ir ēdināšana un var droši atpūsties ar bērniem, Un es atvainojos. Pati galveno aizmirstu pateikt, ka viņiem ir akvaparks. Viņš nav liels, bet viņš ir. Tas ir viens no plusiņiem, varat pielikt klāt. Millennium Place Dubai Marina Hotel. Šī viesnīca domāta vairāk pāriem un varbūt solo turistiem, tāpēc, kā viņa atrodas tādā pilsētas, teiksim tā, viņa ir pilsētas viesnīca, viņa nav tuvu pludmale, redzat, 1,3 kilometri, bet man liek, kaut kur 15 minūtes jūs varbūt iesiet, varbūt drusciņ ilgāk, GBR tā populārākā pludmale, un viņa ir publiskā, viņa nav privātā,
jā, ne visās viesnīcas ir savas pludmales. Pārsvarā savas pludmales ir tām viesnīcām, kas atrodas Palm Jumeirā vai vai Džumeirās pludmalē, bet tā kā ļoti tuvu pludmalē, tad viņiem ir sava privāta pludmale. Šajā viesnīcās basic room kategorijas, tā kā minimālās kategorijas arī nebūs balkoni, par to tā kā lūgums brīdina turistus. It īpaši varbūt tas būs interesanti tiem, kas ir saistīts ar pīpēšanu Arābu Emirātos, jo tur nav tā kā Eģipte, ja viņi ir Arābu valsts, bet viņi ir ļoti strikti un domāju, ka viņiem vispār visiem nepatīk, kad daudz pīpē, jo viņiem tur tas nav tik attīstīts. Un tāpēc ir numuri bez balkoniem, un par to jārēķinās un brīdiniet turistus, Ja viņiem vajag ar balkonu, tad vajag ņemt lielāku kategoriju. Kas viņiem ļoti smuks, viņiem ir pašā augšā ir tāds baseins, atrodas, paverās tāds smuks skats uz pilsētu, var izbaudīt, un netālu ir atrodas metro stacija, tā kā ļoti tādiem pastāvīgiem pāriem, teiksim tā, kuri aktīvi paši grib pārvietoties pa Dubaju, izsekot paši, droši var rekomendēt. Tālāk, Sofitel Dubai de Palm. Es jums atvēršu noslēpumu, es dzīvoju šajā viesnīcā, kad tagad biju test drive'ā. Man ļoti patika, tur ir tāda eleganta atmosfēra, ļoti feini, tādā klasiskajā arābu stilā, redzēt ar koku dizainu, numuri. Un ziniet, kas ļoti interesants, es jums pateikšu, ka šī ir minimāla kategorija. Varbūt tur tikai krēsliņa šitā nebūs, no bildēm. Tur tiešām katrā numurā ir vanna. Bet jūs redzēsiet pēc cenas, viņa arī cena tāda, viņa atrodas netālu no Atlantis de Palm, viņa atrodas tajā pēdējā tā kā palmas daļā, jo šeit visur ir villas atrodas, un viesnīcas ir tikai šeit, un tur pa vidu citi. Un viņa ir atvērta diezgan sen, bet tas viņai, teiksim tā, netraucē. Viņi cenšas katru gadu kaut ko darīt, viņi ļoti strādā pie kvalitātes, tur tiešām ir ļoti foršas brokastis un arī brokastis vakariņas un ir sava konditerija, viņi taisa visādas ļoti garšīgas kūciņas, viņiem ir ļoti liela spā, kuru var izbaudīt, bet jāatcerās, ka šajā viesnīcā nav viss iekļauts un, protams, ka viss būs tā kā, par papildus samaksu, par to jābrīdina turistus. Viņiem ir suite un villas numuri, kas ir tā kā dārgākās kategorijas, un viņiem ir sava atsevišķa recepcija, kur cilvēki, kad atbrauc, uz tiem numuriem, viņus tā kā viņi reģistrēs atsevišķā ēkā, un tur viņiem neviens netraucē. Šeit vērts doties ar bērniem, tie ir arī diezgan tāda plaša pludmale, 500 metri, un kas Dubajā ir ļoti, ļoti forši, tur nav tas problēmas ar akmeņiem, kā Turcijā, Kemerā kaut kur, vai kā Šarmā, es nezinu, ar koraļiem. Šeit bērniem būs forši peldēties, ja īpaši viesnīca ir tā kā atrodas ļoti tuvu pludmalē, vai pie jūras uzreiz. Tas nozīmē, ka viņi var spēlēties, peldēties, un jūs varēsiet izbaudīt un sauļoties, un tā kā ļoti, ļoti forši. Ir divas maziņas priekš bērniem tā kā akvaparks no 2 slaidiem, kas sastāv, un ir miniklubs. Es domāju, ka viņš ir ļoti labs priekš ģimenēm. Ģimenēm un pāriem arī, kas grib varbūt izbaudīt kaut kādu tādu atpūtu atsevišķi, varbūt tad var paņemt kaut kādu suitu vai villu, droši var piedāvāt. Dodamies tālāk Delta Hotel by Marriott Jumeirā. Šī arī būs vairāk tāda pilsētas viesnīca un tomēr arī pāriem un varbūt solo turistiem. Ļoti tuvu ir pludmale, tikai 300 metri, droši var aiziet ar kājām. Un netālu 10 minūšu attālumā ir Marina Mall, tirsniecības centrs, uz turieni var doties, ir numuri bez balkoniem. Man liekas, ka sistēmā bija definēts, gadījumā jums būs jautājumi, tad rakstiet, paskatīsimies tuvāk. Kas ir ļoti vēl tāds
Interesanti. Šī viesnīca nodrošina, viņi dod saviem turistiem tā kā komplektiņu, lai aiziet uz to publisko pludmali, ja, GBR to pludmali. Viņi nodrošina. Ir speciāla lete, kur sēž cilvēks viņiem, un viņš izsniedz tādu tā kā mini komplektu, kas tur iekšā viss ir nepieciešams. Tur ir vielīts, jā, man liekas, ka tur bija šitais lietu sargziņš, jā, kas var, un arī tas speciāls tāds matrasu tādu iedod, ja, un tu droši vari doties uz to pludmali. Kas ir ļoti forši, šajā viesnīcā, piemēram, baseins strādā līdz 9. Tas nozīmē, ka turisti varēs arī izbaudīt, peldēties arī pēc 6 vakarā, ja, un šī viesnīca uzņem ar dzīvniekiem, ja. Un ir iespēja atteikties no depozīta šeit. Šeit viesnīca tā kā nepiespiež, viņi piedāvā atteikties no depozīta. Tā, un mēs atnācam beidzot pie ekonomiska varianta. Jā, šī ir ļoti ekonomiska viesnīca. Es jūs brīdinu, viņa ir priekš ļoti, ļoti neprasīgiem klientiem. Tiešām, ļoti tiem, kas, varbūt viņam tiešām viņi brauc uz paskatīties vairāk ekskursijas. Viņi brauc visu laiku aktīvi pavadīt safari, jā, un izbaudīt, teiksim tā, tas vietas, jā, visas. Tā kā es rekomendētu šo viesnīcu. Viņiem standarta numuri arī ir bez balkona, jā, bet numuri, teiksim tā, ar svaigu remontu. Viņi centījās, varbūt šeit nav tik mūsdienīgs remonts, pie kura mēs esam pieraduši, tāpēc viņi ir arī ekonomiska. Un viņiem ir transfers shuttle bus līdz tai GBR pludmalei 3 reizes dienā. Jā, par to turistus var brīdināt. Tas nozīmē, ka vai ja viņi gribas paši braukt, jā, tad jārēķinās, ka viņi terēs naudiņu taksī. Jā, bet, piemēram, ja nav no kā izvēlēties, droši var piedāvāt šo viesnīcu. Un šeit ir apartamentu, numura tipa apartamenti, un tur nebūs, teiksim, piederums. Viņi nepiedāvā. Numura tips ir apartamenti, bet piedāvājumā, teiksim, gatavot paši, viņi tur, diemžēl, viņiem nesanāks, jā. Kas vēl tagad uz doto brīdi viņi remontē galveno restorānu, bet, cik ir zināms, uz novembri jau drīz pabeigs. Ja? Un viņi nenodrošina nekādus dvieļus vai matračus priekš pludmalas. Ja? Tā kā ar to arī jārēķinās, lai turisti varbūt paņem līdzi. Tā, high-end collection Dubai de Palm. Šī ir mans favorīts after Atlantis de Palm, Džumērā. Es jums izstāstīšu, kāpēc. Viņai ir priekš jauniešiem, teiksim tā, un pāriem, kuri ir gatavi, teiksim tā, grib būt Džumērā, Palm Džumērā, ja, paskatīties, kas tas tāds ir, padzīvot tur, bet nemaksāt daudz. Jā, piemēram, ne tā kā pār Atlantisu, bet samaksāt lētāk, un kas te ir ļoti forši? Te ir baseins, pašā augšā ar nereāli foršu skatu uz Džumeiru, uz pilsētu. Tuvumā ir Nahil Mall, kur atrodas tā The View de Palm vieta, kur var apskatīties visu palmu, kur var apskatīties Dubaju. Viņa ir tāda industriālā dizainā, jā. Un viņa atrodas, šeit ir norādīts 1 kilometrs, tā ir cita pludmale Palm West, jā, bet pati viesnīca ir ļoti netālu no savas privātas pludmales, jā. Tu izej un kādas 5 minūtītes, un tu esi jau pie savas pludmales, arī nodrošina visas lietiņas pēc pludmales, tāpēc, ka tur viņa ir sava. Kas ir ļoti forši? Visos numuros, galīgi visos ir mazgājuma mašīna, ir viss nepieciešamais ēdienu gatavošanai. Tas nozīmē, ka var droši izvēlēties uz brokastīm vai brokastīm vakariņu šo viesnīcu. Piemēram, tiešām tāpēc arī derēs jauniem, aktīviem turistiem, kuri grib paši paskatīties, jā, ne obligāti sēdēt viesnīcā. Tā kā šeit ir tiešām laba cena un laba kvalitāte. Viņi tiešām tā kā balansā, un es ļoti forši varu droši apskatīties šo viesnīcu. JA Ocean View. Kas ir būtiski šai viesnīci, kāpēc mēs viņu paņēmām? Neskatoties uz to, ka viņa remonts bija 12. gadā, jā, pēdējais, viņai ļoti, ļoti labā stāvoklī atrodas numuri, jā, un mēs tur ēdam pusdienās, viņu Itālijas restorāns, un kur turisti ēd pusdienas un vakariņas.
kas ņem, piemēram, fullboardu, jā. Viņiem ir ļoti foršs pavārs, tur tiešām ir ļoti garšīgi. Tas ir pārbaudīts uz sevis, jā. Kas vēl laba lokācija, savas pludmales nav, visi dodas uz GBR pludmali, jā. Un blakam ir promenāde, var iziet pastaigāties, un gandrīz visiem numuriem ir front sea view. Nu, tā kā redzēs jūru, tāpēc, ka viņa tā stāv, ka var redzēt jūru gandrīz, jā. Un viņi pieņēma standartu numuro 2+2. Vienīgais, jā, skatāmies, atceramies par sharing bedu, jā, tas ir ļoti svarīgi. Un tiešām a la carte Itālijas a la carte restorāns, nu vienkārši must have. Ja jums ir turisti, kam patīk pizza vai labi paēst, es domāju, un dzīvot pilsētas centrā, uz turieni. Droši uz turieni. Tā, mēs pabeidzam ar Dubaju. Palika drusciņ, kolēģi. Mēs vēl parunāsim par 3 Emirātiem ātri un kopēju informāciju un drīz pabeigsim. Abu Dabi. Jūs zinat, man Abu Dabi ļoti patika, tāpēc, ka Abu Dabi ir mazāk tas lielās ēkas un ir zaļums. Ja? Un tur ir tā kā zaļš, tur ir parki, tur ir palmas, un tas ir tik interesanti, ka arī lielas ēkas kopā ar zaļumu, nu, kaut kā tavā galvā nesaiet, bet tur izskatās ļoti, nu tā, balansā viss tās, ja? Un man tas patika. Kas vēl Abu Dabi? Ja jums ir ģimenes ar bērniem un viņi grib tomēr samaksāt mazāk, es tomēr piedāvātu braukt uz Abu Dabi. Tāpēc, ka Abu Dabi ir nereāli daudz visādi izklaides parki. Ferrari, SeaWorld, Yas Waterworld, Warner Brothers, ja? Tur ir ļoti daudz ko darīt. Un Abu Dabi ir arī sava mājaslapa, tā arī saucās visitabudabi.ae, ja? Ja kādam vajadzēs uzrakstīt to nosaukumu, uzrakstiet, es jums iemetīšu. No Dubajas lidostas līdz Abu Dabi viesnīcām kaut kur aptuveni, vidēji būs 1,5 stunda līdz 2, ja? Atkarība no trafika. Ļoti brīdiniet par trafiku, tiešām tas ietekmē, pārvietošanai, ja? Tas ir viens no tādiem būtiskajiem lietām. Abu Dabi, Khalidie Palace Rayhan. Es domāju, ka daļa, kura jau ir pārdevusi Arābu Emirātus iepriekš, jūs par viņu zināt, tas ir tāds, man liekas, ka tas ir viena no populārākām viesnīcām, teiksim, starp tieši Latvijas turistiem. Viņi ir laba cena, viņiem ir viss iekļauts, jā, un dine around, un arī ir brokastīs vakariņas dine around, tas nozīmē, ka var a la kartus apmeklēt. Kas vēl? Teiksim, tā cena un lokācija un to, ko viņi piedāvā, es domāju, ļoti forša ir family numuriņi, jā, bet family numuru sastāv tikai no vienas istabas, jā. Un ne visās viesnīcas numuros ir balkoni. Ja es nemaldos, sistēma ir speciāli tā kā definēts, ir pati lētāka kategorija, viņa ir bez balkona. Visiem pārējiem, kam ir balkons, ir norādīts with balcony. Ja? Viņiem var nemaksāt depozītu. Un varbūt derēs, ja interesanti tāda informācija, netālu par blakām viesnīcām ir padalkorts, kuru var tā kā izmantot, aiziet paspēlēt. Bet tas ir par papildus samaksu, protams. Tas nepēdēr viesnīcai. Un arī ir aktīva animācija. Droši var ar bērniem, viņi atrodas pie pludmales, tur tiešām rekur 30 metri, man liekas, ka pat tālāk, jo šeit viņi iziet tā kā no ēkas un uzreiz šeit ir pludmale. Tā kā ģimenēm, pāriem, visiem. Es domāju, ļoti forša vieta, un es tiešām ieteiktu. Tā, Le Méridien Hotel Abu Dabi. Es domāju, ka arī viena no populārākām viesnīcām Abu Dabi, jo es tiešām man Abu Dabi ļoti patika, es droši vien visiem jums par to stāstīšu. Viņi atrodas pludmalē, tas ir plus, pludmalē ir sava, viņa ir privātā. Šī viesnīca tiešām derēs atpūtē ar ģimenēm, pat ar maziem bērniem, jo ļoti tāda smuka forša zaļa teritorija, un viņiem ir sava hidroterapeutiskais baseins. Jā, tas ir pa papildus samaksu, bet viņš ir ļoti populārs, cik es lasīju un dzirdēju, jā, un tā kā varbūt tiem, kas tas ir interesanti, droši var tā kā piedāvāt. Un kas vēl ir ļoti forši, šeit ir viss iekļauts. Droši rekomendējām un laba cena, viss iekļauts, atrašanas vieta, daudz zaļumu, droši ir ko darīt, jā. Un kas vēl, laba lokācija priekš Abu Dabi, jo ir netālu tirdzniecības centrs,
visādas vēsturiskas vietas, un netālu atrodas muzejs Louvre Abu Dhabi. Ja? Abu Dhabi ir ļoti tāda attīstīta, tagad viņi ļoti strauji attīstās, viņi ceļ, kur viņam ir Louvre, viņi ceļ to operu kā Sidnejā, ja? Viņi tā, cenšas pievilināt daudz turistus, lai tā kā visādas interesantas izklaides vietas ir Abu Dhabi. Tā, Al Raha Beach Hotel, arī viena no populārākajām, ja? Viņi atrodas pie pludmales, ja? Ļoti forši, kā savu pludmale 900 metri gara. Jā, vienīgais varbūt jārēķinās ar to, ka renovācija bija tāda pasen, jā, bet ļoti forša cena, viss iekļauts un atrašanās vieta, zaļumi, ļoti netā, kas viņiem, viņi ir tāda mierīgāk. Varbūt viņi nederēs aktīviem atpūtniekiem, tomēr ar ģimenēm būs forši, jo viņi ir tāda pati par sevi vibes viesnīca, ir ļoti mierīgs, jā. Un šī viesnīca ir savienotā ar pazemes ieju ar tirzniecības centru Al Raha Mall. Jā, tur ir supermarketi, kafejnīcas, restorāni, viss kaut kas. Un netālu atrodas arī golf laukumi. Ja viņi, kādam tas būs interesanti, droši var piedāvāt šo viesnīcu. Tā, un mēs atnācām pie Šardžas. Šardža ir trešais lielākais emirāts Arābu Emiratos, un viņa tiešām ir ļoti tāds ģimenes, ļoti tāds draudzīgs emirāts, jā, un vispār virziens. Man arī patīk, ka tur ir vēl mazāk, man liekas, tas lielās ēkas nekā Abu Dhabi, tas ir tāds būtisks. Un ar ko Šardža atšķirās no visām? Šeit nav bāri. Un šeit nepardodas alkohols. Nekur. Ne viesnīcā, ne pilsētā. Jūs neatradīsiet. Šajā emirātā vienkārši alkohols neeksistē. Ja, šeit viņu dabūt nav iespējams, ja tikai jūs viņu neatvedat līdzi ar sevi. Ja. Un šeit ir arī forša promenāda pašā pilsētā. Un aptuveni transfers no Dubajas lidostas līdz viesnīcām no 40 minūtēm līdz stundai kaut kur varētu būt. Bet, vēlreiz atgādinu, viss ir atkarīgs no trafika. Un Šardžā, kas man ļoti patika, tā ir ļoti vēsturiska vieta, viņam ir daudz vēsturiskie objekti, muzeji, visādi vēsturiskas vietas, bibliotēkas, un arī tālāk es jums pastāstīšu par ļoti foršu viesnīcu, kur man patīk. Un šī ir Čedi Al-Baid. Šī viesnīca, tas ir laikam manā, teiksim tā, ārābu autentiska mīlestība, jo mēs nākšojam šajā viesnīcā, un es nezinu, vai jums jāzina šo informāciju, bet es pastāstīšu. Šajā viesnīcā jūs redzat ir matrači, bet matrači, viņi nav parastie kaut kādi. Pirmkārt, viņi ir ļoti, ļoti dārgi, un tur iekšā ir no zirgu mati ir ielikti, cik es sapratu. To mums stāstīja viesnīcas pārstāvis. Un tiešām tu guli uz šī matrača, un tu tiešām atpūties. Es jums saku, jā, mēs strādājam visu dienu, mēs aizgājām gulēt, un es no rīta piecēlos, gandrīz nebija nogurusi. Un tas ir tā kā varbūt tā fiška, kā saka, jā, par viesnīcu, ar ko var pievilināt. Un arābu stils ir vienkārši nereāls. Un viņi ir ļoti smuka, un katrs stūrīts ir padomāts. Viņi ir nav diezgan tālu no lidostas īstenībā, jā, bet viesnīca ir viens mazs mīnusiņš, ļoti tālu pludmala, jā, un viņiem nav transfers uz pludmalu. Tā ir vienīga tāda, jā. Un viņiem visas ēdienreizes ir a la carte veidā, jā. Un tu tur tiešām vari justies kā arābu kaut kādā pasakā, man šķiet, tāpēc, ka tur ir ļoti nereāli laipns personāls. Un tu jūties kā kaut kādā muzejā, bet arī ir drusciņi, jā, tāpēc, ka viesnīcas teritorijā atrodas muzejs un bibliotēka, jā. Un tur var atnākt un jums uztaisīs mazo ekskursiju, un šī ir ļoti kvalitatīva viesnīca, gan apkalpošana, gan kā tu tur jūties, jā, un atrašanās vieta blakam ir promenāta, var iziet, jā. Ir mazs basēnīts, viņš atrodas pazonā, jā, bet tiešām varbūt šo viesnīcu var rekomendēt uz kādām 3-4 naktīm, es domāju, varbūt pārējo pavadīt citā, jo,
es nevarēju palaist garām šo viesnīcu, un čedī nozīmē no arābu valodas tulkojas vieta meditācijai. Tur tiešām tur nomierinies, un es tomēr ieteiktu vairāk, laikam, pāriem un solo turistiem. Jā, tu tiešām vari tur atpūsties, pagulēt uz šī forša matrača, jā, un redzēt, izbaudīt tik tādu klasisko arābu stilu. Un ziniet, kas vēl tāds atcerējos? Šajā viesnīcā dot papīru, ne katrā viesnīcā, cik es zinu, bet šajā viesnīcā dot papīru obligāti par to, ka tu uzņēmies atbildību, ka tu nedzersi alkoholu savā numurā un ka tu neienesīsi no ārpuses ēdienus. Bet, ja tu gribi kaut ko atnest un pasūtīt ēdienu, viņi vēlreiz iedos tev parakstīt papīru, ka tu piekriti tam to izdarīt. Un tas ir uz tavas atbildības. Viņi šeit ļoti, ļoti cīnās par tavu mierīgu atpūtu un par tavu drošību. Sheraton Sharjah Beach Resort. Šeit ir soft viss iekļauts. Droši var tādiem ne tikai biznesa turistiem, kā mums norēdīts, bet arī ar bērniem droši var. Tāpēc, ka bērniem ir baseins, ir miniklubs un teiksim tā, ir spa piedāvājums no dažādiem visādiem variantiem arābu stilā, jā, spa, visādi rituāli, hamami un aromaterapija ir, privāta pludmale ir 80 metru gara, jā, un, teiksim, lokācija ir laba, var droši iziet paskatīties pilsētu, muzeji, supermarketi, marketi un apskatīties. Ja, viņi ir vienīgais, vajag pievērst uzmanību tādi numuri, neskatoties uz to, ka 15. gads diezgan svaigi izskatās, diezgan labi. Un Raselhaimā. Šī arī forša vietiņa, šī arī family ģimenēm draudzīgs reģions, es uzskatu, jā. Un viņiem tiešām ir ļoti skaista jūra, man tā liekas, viņiem kaut kāda krāsā atšķirās, varbūt ne visiem, jā. Ar transferu kaut kur stunda pusotra, arī atkarīgs no trafika, atceramies par to. Un Raselhaima ir ļoti tāda mierīga, laikam, mierīgais, jo tur no visiem Emirātiem būs vēl mazāk arī tās ēkas, tur tikai, teiksim tā, blakus būs tikai jūra, jā, un varbūt drusciņi tuksnesis, jā, un arī ir koki, arī ir zaļumi. Un šeit noteikti ir lētāk nekā Dubajā, un arī jūs pēc viesnīcas cenu var arī to redzēt, un arī pēc cenām veikalos. Šeit ir lētāk, droši var piedāvāt, jā, ģimenēm. Šeit ir tāds variants ar Al-Hamra Residence and Village. Viņi atrodas pludmalē. Jā, un viņi ir uzcelta diezgan sen, 10. gadā, jā, bet šeit ir viss iekļauts. Un viņiem ir Al-Hamra rezidents teritorija, tur ir svīti un apartamenti, jā, ar skatu uz jūru un uz golfu arī, jā. Un ir Al-Hamra Village, tur ir tradicionālā tādā stilā numuri, tādi townhouse stilā numuriņi, jā. Un tad tur atšķirās, ka rezidents tas atteicās svīti un apartamenti, un Al-Hamra Village, tur būs tie village numuri, tradicionāli tādi numuriņi. Viņiem ir blakām Al-Hamra Golf Club, jā, tur droši var uz turieni doties, tas ir extra charge par papildus samaksu, ir miniklubs bērniem, ir bērnu baseins un arī ir, kur paspēlēt, jā, tā kā ar bērniem, kā variants, ļoti forši, viņiem ir ļoti laba cena, tāpēc, ka ir 4. Netālu ir Al-Hamra Malls, kur droši var aiziet, jā, ar kājām, un tur Raselhaimā ir Džebel Jaiz kalns, jā, tur ir ļoti daudz visādas iespējas atpūsties, tur ir ziplēns, tur var ar kājām aiziet un vienkārši forša vieta tā kā apmeklēt, jā. Un historiska vieta, Raselhaimā, es domāju, arī ir vēsturiskas vietas, visādas var arī droši doties un apskatīt. Doubletree by Hilton Resorts Marjan Island. Arī atrodas tā kā pirmajā līnijā, sava privāta forša pludmale ir tāds diezgan tāda liela un gara, 650 metri ir pludmale. Ir savs mazs tā kā waterparks,
viņš rekur atrodas tāds, un viņš tāds kā pirāta kuģītis ir uztaisīts, un bērniem ļoti patiks, jā. Un ar bērniem noteikti rekomendēt šo viesnīcu, viņiem arī ir viss iekļauts un diezgan pieņēmama laba cena. Jā, un droši piedāvājot, ir 13 restorānu teritorijā, teiksim tā, visu dienu ir ko padarīt, kur paēst, var aiziet uz turieni vai uz turieni, kad ir viss iekļauts, un netālu ir ar Al-Hamra Mall arī laba atrašanās vieta, un tiešām rekomendētu ar bērniem. Double Tree, tā kā tīkls, arī savu kvalitāti šeit pierāda. Tā, Pullman Resort Al Marjan Island. Paņēmām šo viesnīcu, tāpēc, kā netālu atrodas tā saucamais Kornišs, tas ir tāds liela promenāde, jā, kur var staigāt gar jūru. Tā kā es ļoti rekomendēju, tur ir visādas kafēnīcas pie tās promenādes un veikaliņi, un šīs viesnīcas tas ir netālu, arī labā atrašanās vieta, var droši izbaudīt. Un kas vēl, tur Raselhaimā visādas arī izklaides pasākumi, es zinu, notiek, jā, tīpaši, kad būs sezona tuvosies, un viņiem ir labas sporta aktivitātes pludmalē arī piedāvā, un laba cena, var visu iekļaut cenu, visu iekļauts, tā kā, jā, jūs saņemat labu kvalitāti. Tas ir tā kā viens. Un kur bez Riksusa? Mēs nevaram. Es nevaru jums nepastāstīt. Es no šīs viesnīcas man bija tā kā online translācija, jā, es ar jums runāju, kas seko mūsu Facebook lapā, jā, priekšaģentiem. Tā, Riksus Bab el-Bahr, tā ir Turcija Arābu Emirātos, jā. Un visi, kas meklē Turcijas kvalitāti, Turcijas ēdienu, Turcijas dzērienus, Turcijas alkohols, Turcijas izklaides, animāciju un Riksi klubu, viņiem jādodas uz šejieni. Šeit ir ultra viss iekļauts, te ir alkohols, te ir Riksi klubs, 8 baseini, ir sava privāta pludmale un viņi ir diezgan gara, jā, un, šeit viss ir perfekti, tepat nevajag neko stāstīt, Riksus standarti šeit ir uz 100% strādā, jā, personīgi dzīvots, pārbaudīts, tā kā par šo viesnīcu atbildām, jā, 100% droši, Riksus standarts, viņš ir šeit. Un Fudžeira, tas ir pēdējais reģions, par kuru mēs parunāsim ar jums, un arī ļoti zaļš Emirāts, vienīgais, par ko jāatcerās, tas ir, tāpēc, ka viņš ir vis tālākais, jo no lidostas transfers var aizņemt līdz 2 stundām, varbūt vairāk, atkarīgs no trafika. Jā, bet šeit, man liekas, ir vislētāk, jā. Un par to jārēķinās, te ir forša vieta, jā, un dažādas viesnīcas, un cenu diapazons viesnīcām ir visiekļauts salīdzinoši ar citiem reģioniem, būs vislabākais, jā. Adres Beach Resort Fudžeira, tā ir diezgan jauna viesnīca, viņa atrodas tā kā pludmalē, jā, viņiem ir sava privāta pludmalē, un viņa atrodas, redzēt, kalni viņiem tieši blakām, un ļoti mierīga viesnīca, derēs varbūt ar maziem bērniem, jo ir miniklubs, un ir restorāni, brokastīs parasti ir zviedru galds, bet pusdienas un vakariņas dažreiz viņi servē pēc a la carte atkarību, cik cilvēki viņiem ir viesnīcā, jā. Un viņiem ir savs bezmaksas transfers līdz Fudžeira pilsētai, jā. Tā kā var piedāvāt gan ģimenēm, gan pāriem, jā, ka, piemēram, paņemt visu iekļauts un droši atpūsties visu nedēļu šeit un tā kā baudīt mierīgu atpūtu, peldēties, jo viss minimālais nepieciešamais šeit ir. Radisson Blu Fudžeira, kā jebkurš Radissons arī tur savu tā kā kvalitāti, ir 5 baseini, kas ir daudz. Te ir iespējas pat uzreiz viņi piedāvā snorkelēšanu, daivošanu, jā, un kajakings arī pat ir pieejams, jā, par papildus samaksu. Un viņiem ir 500 metru gara sava pludmale, un viesnīca ir tā, izstieta gar pludmale, un viņiem ir tiešām laba infrastruktūra viesnīcai. Derēs gan, ģimenēm ar bērniem ir īpaši, jo ir tā kā viss iekļauts, jā, kas ir arī must have, kad tu brauc ar bērniem. Tā, mēs pabeidzam ar viesnīcu. Tūlīt es izstāstīšu jums vēlreiz par mūsu apmaksas noteikumiem. Vēlreiz atgādinu, cienījamie kolēģi, ka no 1. oktobra iemaksa
pirmā iemaksa avans ir 15% uz visiem virzieniem, uz visiem. Ēģipte, Turcija nākošā sezona uz visu, un arī uz Arābu Emirātiem mums 15% ir avans maksājums un 45 diena atlikusi maksājums. Un uz anulācijas noteikumiem attiecas tas pats. Ja jūs anulējat vairāk par 45 dienām, jums ir ieturējums 15%. Ja? Ja jūs anulējat mazāk par 45 dienām, tas nozīmē no 45 un mazāk jau ir 100% sots. Jā, lūdzu, jūs ceru, ka jūs atcerasties, jā, gadījumā, ja neatceraties, labāk uzjautājiet vēlreiz, jā. Un atgādinu, ka mums ir Salds kā medus akcija, viņa visu laiku spēkā, jūs saņēmat papildus komisiju, ja rezervējat vairāk pa 21 dienu, tad ir plus 1%, ja rezervējat vairāk pa mēnesi, tad plus 2%. Maksimāla komisija var būt 14. Un arī ļoti svarīga lieta, es jums atgādināšu, mums ir arī citi apmaksas noteikumi. Šis ir norādīts jūsu līgumā, arī latviešu valodā tur būs tas pats, ka uz jaungada periodu sistēma jums var radīt šādu zīmi. Tas nozīmē, ka tur ir 100% anulācija. Un šādā gadījumā jums turistus par to jābrīdina, un tad jūs prasiet no viņiem 100% apmaksu. Tas ir ļoti, ļoti būtiski, un šeit mums visos līgumos tas ir atspoguļos uz jauno gadu, ja par Arābu Emirātiem tas attiecās uz jauno gadu, jo tīpaši, jo tur ir ļoti strikti anulēšanas noteikumi. Jā, par to jārēķinās. Un arī ir vienkārši viesnīcas ar tādiem tarifiem, kur viņš ir 100% neatgriežamies. Un šādā gadījumā jūs turistus obligāti jābrīdina, kad viņi parakstās. Droši, obligāti, ja atgādinām viņiem par to. Tā, kolēģi, vēlreiz gribu jums atgādināt, mums ir super gids kabatā, tas ir super forša lieta, jums visos dokumentos ir QR kods, jā, kurus jūs klientiem, kad izsniedzat dokumentus, lūdzu atgādiniet viņiem, lai jums ir mazāk problēmu, lai mums ir mazāk, lai kvalitāte nepazūd, jā. Ka viņi var uzreiz sazināties ar mūsu kolēģiem katru dienu no 9 līdz 9. Tas ir cilvēki, kas sēž ofisā Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, jā, un palīdzēs no 9 līdz 9 atbildēt uz visiem jautājumiem. Nomainīt viesnīcu, kaut kas nepatīk, cikos ir transfers, palīdzēt ar visādiem jautājumiem, cikos ir izlidošana, jā. Un protams, atceramies, ka mums ir kontakti ārpus mūsu darba laika. Jā. Vēlreiz atgādinu, ka mēs tagad strādājam no 10 līdz 3 sestdienās, gan rezervāciju nodaļa, gan pārdošanas nodaļa. Jā. Mēs uz maiņām tur strādājam, jā, vai nu es, vai nu Rihards. Mēs vienmēr esam pieejami jums, droši, mūsu numurus zinat. Kā arī atgādināšu, ka katra valsts, ja piemēram jums ir izlidošana ir no Lietuvas, tad par šo atbild Lietuvas nodaļa, rezervāciju nodaļa, tad droši varat viņiem zvanīt, jā, un uzdot jautājumus, vai arī rakstām ziņu sistēmā. Rezervāciju nodaļai nav e-pasta, jā, viņa sazinās ar jums vai nu sistēmā, vai nu caur rezervāciju sistēmu. Par visiem pārējiem jautājumiem droši vēršaties pie mums ar Rihardu. Jā, un SOS numurs. Viņš strādā katru dienu 24/7 ārpus mūsu darba laika. Viņš tagad ir pieejams WhatsAppā, droši var viņu ievadīt un rakstīt to vai nu krievu, vai nu angļu valodā. Un arī ir urgent e-pasts, uz kurieniem arī var rakstīt cc@joinup.ua. Un par visiem jautājumiem par tuvākām izlidošanām. Brīvdienās, piemēram, jums ir jautājums, jūs droši varat vērsties uz turieni. Viņi maksimāli atbild 40 minūšu laikā. Mums ir tāds standarts, jā, tā kā nebaidieties, droši rakstiet uz turieni. Un atgādināšu jums vēlreiz, ka mums ir maijas nodaļa, tā ir grupu rezervācija nodaļa. Jūs varat uz turieni vērsties uzreiz rakstīt. Tur ir kolēģi, kas runā latviski, krieviski un angļu valodā. Kolēģi fiziski atrodas mūsu ofisā, viņu sauc Aleksandra. Ja? mais.baltika@joinup.lv. Ja jums ir 15 cilvēki un papildu pakalpojumi, droši rakstam uz turieni. Ja jums ir varbūt 27, 28 un ap 30, droši vēršaties uz turieni. Ja jums ir pieprasījums par avio biļetēm, jums tiešām daudz vajag, 15, arī droši varat rakstīt tur kolēģei, un tad mēs izrunāsim, atradīsim jums foršu tarifu, un jūs turisti lidos ar mums. Tā.
Un vēlreiz par join-up grupām, tas ir priekš aģentiem, jā, es varu droši noskanēt un pievienoties grupai, kas vēl nav pievienoti, jā. Mēs cenšamies tur publicēt visu aktuālu informāciju, kad mēs braucam testdraivos un visu papildus informāciju. Un es, kolēģi, pabeidzu, gribu pateikt jums paldies. Es paskatīšos, vai jums ir kaut kādi jautājumi, tūlīt palasīšu. Sakiet, kolēģi, vai jums ir jautājumi? Es ļoti, ļoti gaidīšu, ja jūs man kaut ko pajautāsiet. Nu, forši. Ja jums nav jautājumi, droši rakstiet, zvaniet man. Jā, es būšu priecīga jums atbildēt. Arī var rakstīt Instagramā, tie, kas zina, ja? Un es jums palīdzēšu vienmēr. Un atgādinu, ka šodien 3 būs webinārs Krievu valodā, ja kas no jūsu kolēģiem nav paskatījies tagad 11. Jā, var 3, un, protams, ieraksti būs pieejami mūsu B2B sistēmas sadaļā webināri. Ja? Paldies jums liels, ka noklausieties, lai jums forša diena, gaidīsim rezervācijas uz Arābu Emirātiem. Lai jums atā!